Jāpieņem lēmums par konsultāciju nevis ar ChatGPT, bet ar speciālistu, kurš noteiks ne tikai riskus, ne tikai prognozi, bet arī ārstēšanas aktualitāti, cik ātri mēs varam pacientu operēt, cik nepieciešams, lai parīt viņš nesagaida neatliekumu situāciju, zāģējot malku laukos vai bācot sienu. Vienam sāpe, otram bumbulis, trešais nevar uzvilkt kleitu, kautrējies, bumbulīts nāk, vienam čurāšanas problēmas, vienam gremošanas traks netukšojās, atkarīgi no tā, kas kur atrodas. Zarniņa spiežās uz ārējo vidi, nenotiek zarnu pasāža, cilvēks jūt sāpes. Tāpat arī, ja daudz audi izlaužās ārā, lielā trūca, ka rīmī maisā jānesā, tad, protams, sūdzību ļoti daudz, un viņas ir ļoti, ļoti dažādas. Mēs tad nerunājam par kosmetiskiem defektiem, kas slēpjas zem kleitas. Tie ir grandiozas izmaiņas ar audu organu bojājumiem un tad ar ļoti augstu neatliekamas situācijas risku, ka tiek nospraustas zarnas, nospiestas, gan nospiesti asinsvadi, un zarna īsā laikā aiziet bojā.